PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Šodien raidieraksta PR Kompas 4. epizodē mums ir Alīna Lastovska. Viņa žurnālistikā darbojas vairāk nekā 12 gadus, strādāja ziņu aģentūrā Leta, bijusi Forbes Latvijas izdevuma galvenā redaktore, kā arī Latvijas raidījuma Šodienas jautājums redaktore. Šobrīd Alīna strādā Delfi LV. Viņai ir plašs tēmu loks, bet visvairāk viņai interesējot politikas norises. Ko šodien aprunāsimies ar Alīnu. Sveika, Alīna! Sveikas! Varbūt uzreiz ķersimies pie lietas, kā sacīt jāsaka, vai tu vienmēr esi zinājusi, ka vēlies kļūt par žurnālisti? Nē, tas notika gan nejauši. Es mācījos matemātikas klasē. Man bija ļoti daudz matemātikas, fizikas un visu kaut kādas eksaktas zinātnes. Un tad es nolēmu, saguru no šī visa, jāpamaina kaut kas dzīvē. Un aizgāju studēt žurnālistiku. Bet tu studēji komunikāciju, vai ne? Tev bija šis te virziens, novirziens izvēles starp žurnālistiku, komunikāciju. Kāpēc žurnālistika? Es nevienu neaizvainojot, man liekas, ka labi ir arī sociālās reklāmas, sociāla uzņēmēja darbība, kur noteikti arī ir svarīgas kampaņas un sociālas kampaņas, bet man žurnālistika likās tāda, kas visvairāk no visiem šiem virzieniem cīnās ar kaut kādām netaisnībām, palīdz atrisināt kaut kādas problēmas, respektīvi strādā sabiedrības labā ļoti izteikti. Un tu esi iegūst pārliecību, ka esot šajā vietā, tu vari to izdarīt. Redzi, ja mēs skatāmies, lielā mērā tas ir, es bieži šo stāstu, kad es sāku studēt žurnālistiku, man priekšstats par žurnālistiku bija krietni romantizētāks, tāds idealistiskāks, tāds lietus līs, tumša iela, tu platmalē, tev pāri, tur pil ūdens, un tad tu skaties, kādas nelikumības tu notiek. Dzīve doti. Jā, un visi to izgaismo, un visas korupcijas schēmas pasaulē sabrūk. Dzīvē tas ir sarežģītāk, protams, tik vienkārši tas nav, bet man liekas, kā ar tādu atdevi kaut kādu kritisku skatu, arī atmiņu par procesiem, kurus tu vari arī atgādināt, kaut kādu konfrontējošāku jautājumu, tu vari vismaz panākt kaut kādu skatītāju plašāku redzējumu par norisēm un iemesliem un kāpēc tas notiek. Un izgaismot un uzturēt darba kārtībā, runājot par kaut kādiem jautājumiem, uzturēt šo jautājumu, līdz tas tiek kaut kādā veidā vismaz risināts vai vismaz atgādināt, ka tas netiek darīts. Labi. Man prieks par to, ka šeit ir vēl viens egzakto zinātņu cilvēks, jo man arī bija tieši tāpat. Skolas laikā bija profila kurs matemātikā un šajos egzaktajos virzienos, un dzīve ir netīšām novedusi šajā radošajā industrijā daļēji, es teikšu. Bet klausoties tevi, pirms mēs dodamies arī vēl pie tādas profesionāla virziena, tomēr kas tad tevi ir iedvesmojis tajā profesionālajā dzīves ceļā? Varbūt ir kaut kādas personības, kā tu esi attīstījis to savu stilu žurnālistikā? Man ir pilnīgi noteikti. Es esmu studējusi, studijas ir ļoti forša lieta, redzesloks, kā tu domā, kā tu analizē lielu informācijas apjomu, kā tu tiec galā ar sarežģītām situācijām. Bet tomēr, man liekas, žurnālistikā mani galvenie skolotāji bija mani pirmie redaktori. Un lielā mērā daudz, ko es esmu aizguvusi no viņiem. Televīzijas ziņā daudz ko, kad es biju redaktors Šodienas jautājumā un skatījos, kā strādā Aneta Bērtoli, arī no viņas kaut kādā mērā, es domāju, kaut kādas lietas ir pārņemtas. Izstāstīšu, kāpēc mēs izvēlējāmies tevi. Jo nav noslēpums, ka gan tu, gan es mēs strādājam komunikācijas nozarē, teiksim tā, ļoti sen, un mēs jau sen esam pazīstamas, un
Un tomēr mēs, mums ir, es nevaru teikt pretējas profesijas, vai ne? Tā gluži nenostādīsim, bet abas ir balstītas komunikācijā pēc būtības. Bet kur tavuprāt ir būtiskākā atšķirība? Jo tu jau sākumā iezīmēji, ka tev tā vēlme rakties, rakt palīdzēt, izprast, atspoguļot, teiksim tā, ir tev virzījusi, bet pēc būtības, kā tev šķiet? Atšķirības starp PR cilvēkiem un žurnālistiem. Man liekas, ka lielā mērā es varu uzreiz pateikt, kas man liekas kopīgs, ka gan labs žurnālists, gan labs PR speciālists cenšas izskaidrot, kas notiek un kāpēc tas notiek. Tas ir svarīgi. Tālāk ir jautājums, kas ir tās detaļas, uz ko mēs fokusējamies. Diez vai PR speciālists teiks, ka mēs 5. reizi jau pārceļam termiņu, tāpēc, ka kāds netika galā. Mēs atcerēsimies no savas puses, ka tā jau ir 5. reize un pajautāsim, kāpēc mēs atkal to darām. Respektīvi, tas rāmējums lielā mērā ir atšķirīgs, man liekas, kā mēs skatāmies uz lietām, bet arī atkal tas ir ļoti atšķirīgi. Tu vari būt PR speciālists, zootīklu veikalā, vai tu vari būt ministram, tu vari būt ļoti veiksmīgam ministram vai tādam, kur ir kādas aizdomu ēnas par kaut kādām lietām. Tu vari mēģināt bīdīt sociālo kampaņu par ļoti cēlām lietām. Un atkal, tās frontes, kuras tu izvēlēsi, jau arī ir ļoti atšķirīgas. Un man liekas, ka kā žurnālistam tu vari izvēlēties nozare, žanru, nozare gluži ne, bet formātu, es domāju, un žanru un tēmu kaut kādā mērā. PR jomā tu vari izvēlēties ļoti plaši. Gan jebkurā nozarē tu vari strādāt, gan arī skatīties, vai tas ir uzņēmums, vai tas ir cilvēks, vai tā ir politika, vai vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un tad jau tā atšķirība, tad mēs varam skatīties konkrētāk, kādas ir tās atšķirības. Bet mums ir bijusi pieredze izteikt ar to, ka ir žurnālisti, kas ir darbojušies žurnālistikā. Tad viņi aiziet pie, nevar teikt, ka tieši pie politiskiem spēkiem, bet ir arī, nav noslēpums, ir arī politiķiem, valsts amatpersonām, komunikātori, vairākās ministrijās bijušie žurnālisti, un tad ir bijuši tādi gadījumi, ka pastrādā kaut kur mūsu rietumkrastā un atnāk apakaļ uz žurnālistiku. Kā tu vērtēsi šādu te rīcību? Man nešķiet, ka tas ir baigi forši, ja tu pastrādā žurnālistikā, aizēj uz PR un tad atkal atnāc žurnālistikā. Es esmu ļoti kategoriska šajā redzējumā. Man šķiet, ka tā nedrīkst. Bet gadiem ejot, mēs kļūstam pielaidīgāki par lietām. Iespējams, ar atzīšanas periodu kaut kādu. Iespējams, ne ar visām tēmām. Man šķiet, ka tu nevari būt, Rīgas domas priekšsādātāja PR speciālists un tad atgriezties žurnālistikā un rakstīt par pašvaldībām. Manā ieskatā tas nav pareizi, tas ir greizi. Bet vai varētu būt nākamā valsts prezidente padomnieks komunikācijas jautājumu? Man šķiet, labs PR speciālists arī, respektīvi, lai es būtu labs PR speciālists, man ir jātic visām idejām, par kurām mēs gribam stāvēt un krist. Citādi es nespēšu viņas komunicēt. Līdz ar to man grūti iedomāties to nozari vai to cilvēku, par kura idejām esmu gatava stāvēt un krist politiskajā PR. Jā, smagu tēmu pacēl, jo nevienmēr viss ir balts un melns. Man liekas, arī žurnālistikā ir tā, absolūti. Un līdz ar to jautājums, kas ir vairāk, viens vai otrs, un vai tev pavalk tās idejas, par ko stāvēt? Man vienkārši ir ļoti sarežģīti darīt, ja es kaut kam sāku neticēt vai kaut kam neredzēt jēgu, es nevaru sevi piespiest. Tas ir kaut kādas rakstura īpašības un kaut kas. Un man vēl ir viena lieta, ļoti liela īpašība. Ja man kaut kas nepatīk, tas man sajā rakstīts. Es nevarēšu. Ja man stāvēs cilvēks stāstīs, un ka PR speciālisti bieži vien ir blakus kaut kādos pasākumos, es negribu tā situāciju, kad es taisu seju, ka kaut kas notiek greizi. Es pat ļoti labi atceros, ka man ar tevi tā ir bijis, ka kaut kas notiek un joprojām
jāsaglabā šī te profesionālā seja, bet tu redzi, ka tas, kas ir pateikts publiski, vienkārši ļoti, ļoti, ļoti bēdīgs sekas tam būs. Un tajā brīdī tev jānorēj un jāiet pie tevis un jāmēģina runāt. Jā. Un es arī piekrītu, klausoties tev, Alīna, man ir tieši tas pats bijis, kad ik pa laikam man kā PR nozares profesionāliem jau 20 gadus esot šajā nozarē, ir izaicinājums. Par to es runāju arī ar topošajiem komunikācijas jomas profesionāļiem. Manuprāt, jūs varat strādāt jebkurā organizācijā, jebkuram runas personai, tikmēr ilgi, kamēr jūs ticat viņa idejām, vai ne? Un tu pareizi saki, ja tu gribi rakt dziļumā, cik ilgi tu spēj noticēt, ja tu esi iepazinis tavs virtuves sīkumus, detaļas, vai tu vēl joprojām spēj ticēt. Un manuprāt, ka tas ir visizaicinošākais tieši mūsu sabiedrisko attiecību jomā, jo žurnālistikā tu vari rakt vienu tēmu dziļāk un dziļāk, tad sabiedriskajās attiecībās, cik ilgi mēs noticam tam savam darba devējam, tā mēs to varētu teikt. Bet es vēl nedaudz paturpināšu šo, nav noslēpums, ko mēs intervējām iepriekšējā epizodē, un tur man tiešām pārņēma tā sajūta, ka ir milzīga starpība, vai tu strādā tādā uzņēmumā, kur ir sakārtotas struktūras, kur tās vērtības tev ir ārkārtīgi tiek pozicionētas ikvienā elementā, ikvienā attieksmē pret darbinieku vispārējais, vai tu strādā tādā milzīgā mašīnā, kas ir valsts pārbauda, kur varbūt tas ieplīk, kur ir politiskās intereses lobēšana un tā tālāk, un tad tu saproti, ka nemaz tik ilgi tu to nevar izdarīt. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Bet, turpinot, jau mēs runājam par šiem komunikācijas profesionāļiem, jo cieši saikne, ko tu kā žurnālisti sagaidi no laba komunikācijas profesionāļa, jo tā ikdiena jau mums krustojas dienām. Protams, precīzi korektu informāciju, bet tas ir visiem, liekas, pamats. Otrs, man ļoti, piemēram, liekas sarežģīta situācija, ka tu pajautā, tev pasaka, jā, es to noskaidrošu līdz rītdienas 10, ja rītdienas 10 tev nav atbildes, tad tu zvani un tev neatbild. Kā šis nepatīk. Ja tu pasaki termiņus un tu saproti, ka tie termiņi pārpītīsies. Ir miljonus iemeslu, kāpēc tu nevari izdarīt kaut ko termiņos. Mēs visi saprotam, visi ir cilvēki. Tad pasaki, es vēl neesmu noskaidrojis, varbūt vēlāk, varbūt vēl kaut kas. Man nav problēma ar to, ka cilvēki mēdz piezvanīt pēc relīzes nosūtīšanas. Es neuzskatu to par milzu pasaules grēku un visu un pasaules galu. Es saprotu, ka cilvēkam ir laikam uzdevums noskaidrot arī feedback un saprast, kā tad būs. Bet man šķiet, ka ir svarīgi arī izprast robežas. Tādā ziņā, ka jā, tu vari pateikt kaut kādu viedokli vai, kaut kādu informāciju, bet izdarīt spiedienu gluži arī nav korekti, vai mēģināt tos mēģinājumus ļoti viegli var atpazīt, sajust, pamanīt. Nav tā, ka tas atstāja pēc tam labu iespaidu un vēlmi labi sadarboties. Bet kā pēc tam? Zin kā tāds? Protams, tāpēc, ka es īpaši zinu, ka tu esi strādājis ar politisko komunikāciju. Nav noslēpums, ka tu strādāji Saeimā ļoti ilgu laiku. Tu ar politiķiem esi bijis ļoti lielā kontaktā, tāpat arī ar ministrijām. Ir taču dažādi. Tāpat vienkārši Saeima arī, kur ir tāds maziņš, tāds ekskluzīvo klubiņš, kur notiek viss kaut kādas sarunas, un tāpat jau brīžiem tev saka taisnība, brīžiem tev mēģina izmantot kaut kādu instrumentu kaut kādā brīdī. Bet tāpat tu zini, ka tev nākamajā dienā būs jāiet uz darbiņu un jāstrādā ar kaut kādām politiskajām amatpersonām. Kā tu pārkāptu pārtad? Jā, bet redzi, kad tu strādā Saeimā, tur ir viens ļoti liels tāds labums, man liekas, ka tu komunicē ar cilvēku patiešo. Tad gan ar politiķiem visu, un tad tev ir daudz mazāk, ka tā... Es atceros, ko es vēl gribēju pateikt, ka man liekas, ka PR speciālisti ļoti bieži, politiķis ir gatavs intervēties, viņš ir gatavs atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem. Un ir tāda tendence, ka PR speciālisti mēģina viņu saudzēt, sargāt. Nē, šo viņš nekomentēs. Nē, šīs ne. Nē, uz interviju viņš nenāk. Un tad tu pajautā patiešām, un cilvēks ir gatavs runāt. Tas, man liekas, arī tāds, es nezinu, kā tas veidojās, bet es to īsti neizprotu.
Kristīna, vai varētu atbildēt uz jautājumu žurnālistam, kāpēc mēs citreiz novācam amatpersonu un runājam paši? Es teiktu, laikam, no tādas manas pieredzes, ka tu saproti, ka tai runas personai pašai nav ko teikt, bet par to mēs esam diskutējuši, cik daudz runas personas vispār ir gatavs strādāt, vai viņām ir tomēr bijuši tie paši mediju treniņi. Lai cik tas liktos banāli, bet sākumā, tad, kad tu kļūsti par vadītāju, tu kļūsti par runas personu, tev ir jāmācās atbildēt tiešraidē. Tas ir viens no aspektiem. Tu nevari tik ilgi domāt, tev ir jādomā kaut kādos vēstījumos. Un otrs, ja ir runas personas, kuras ir pieradušas, ka viņu vietā viss tiek uzrakstīts, viņu vietā katrs komentārs tiek uzrakstīts, tad tu saproti, ka būs ziepes, nav jēgas laist runāt ar žurnālistu, jo viņam nebūs tas savs viedoklis. Es pieļauju, ka tas ir šādās situācijās bijis, bet pārējā, tas ir tīri. Un ir arī runas personas, kas baidās. Bet es pieļauju, ka tad, kad jūs runājat par politisko PR, tur ir mazliet atšķirīgāk. Tur pārsvarā ir gatavi, izņemot daži arī šīs Saeimas deputāti, kuri nav gatavi runāt. Kuriem nav ļauts. Jā. Par to ir pietiekami televīzijā arī dzirdēts, bet kopumā jau atkarīgs, kur mēs skatāmies, jo biznesā, kāpēc bieži saudzē, jo saprotu, ka nav tas savs viedoklis. Politikā es tomēr uzskatu, ka vairāk viņiem ir viedoklis, jo viņi jau ir gājuši uz jebkuru no vēlēšanu procesiem, vai tas ir uz pašvaldību vai uz Saeimu, ar savu kaut kādu politisko vēstījumu. Un tāpēc viņam ir jābūt viedoklim, ko viņš pauž arī ar mēdīju palīdzību nonest līdz savām dzirdīgajām ausīm. Pieņemat taisnojumu? Jā, bet es saprotu argumentus, un es saprotu arī tiešām, ka cilvēkam nav ko teikt, bet tie cilvēks grib, un arī vēl, kas ir, man liekas, tāds neliels grēks PR speciālistiem, viņi, piemēram, es saprotu, ka varbūt cilvēks samīsējas, kas ir tēmas un kas ir jautājumi, bet, kad man prasa, kādi būs jautājumi intervijā, es pateiktu, tas tā nestrādā. Jā, tu vari pajautāt tēmas, protams, ja tev ir plašs tēmu loks, tu gribi zināt, vai specifiski kaut kas jāsagatavo, kaut kādi skaitļi, vai kas tas ir absolūti saprotama lieta, bet, kad tev mēģina pajautāt, kādi būs jautājumi. Tu atceries, bija intervija, man liekas, Rēders bija tas, kas intervēja daļu Gribauskaita skaitļiem pēc tā Zolotūdas gadījumu, un kad tur bija skaidrs, ka ir kaut kādas amatpersonas, kur tev jāskaņo tie jautājumi, un toreiz bija tas neveiksmīgais piemērs, ka to pēdējo jautājumu uzdeva, kas nebija saskaņots. Un tas bija par Zolitūdu un tā sensitīva situācija pat par sevi, bet viņas reakcija bija ārkārtīgi asta. Tas jautājums nav saskaņots, neatbildējuši, nevis viņi pat necentās. Es domāju, ka man nav gadījies nevienas intervijas, cik es mēģinu piepūloties, atcerēties, kur man būtu bijuši saskaņoti jautājumi. Bija saskaņots vai apusēji tēmas, bet tā kā jautājumi, nē. Man nešķiet, ka tā ir laba praksa. Jautājumu gluži formulējumu, nē, es nedomāju, ka tas tam jāstrādā. Bet tāpat tev prasīs, vai ne? Sabiedrisku attiecību speciālists tev prasīs vai neprasēs? Ir gadās cilvēki, kas prasa jautājumus, iedodu tēmas un tos pieturas punktus, lai ir skaidrs, par ko ir saruna, kaut kam varbūt sagatavoties, kas ir absolūti normāli, bet jautājumi, protams, formulējumi vai vēl kaut kas, nē. Es pazinu, kā tas ir vēl no otras puses, kad ir, piemēram, tāds, šajā gadījumā konkurējošās televīzijas vakara raidījums, un kad ir kaut kāda tēmu bloki, kā tu saki, bet ir cilvēki, kas veido šo te raidījumu, un tajā brīdī tev atnāk tāda pieprasījuma skaudze ar kaut kādiem 30 jautājumiem par to tēmu. Tajā brīdī tu jau saproti, ka tur nebūs tikai šie tēmu bloki, bet būs ļoti specifiski. Jo, tas man liekas, no tāda sabiedrisko attiecību speciālista viedokļa, mēs jau gribam pēc iespējas vairāk informācijas sagatavot. Jā, bet tu saproti, intervija ir kritiska un konfrontējoša. Un ko es jums pateikšu? Es pajautāšu to, ja viņš mēģinās izvairīties, tad mans arguments būs šis, un es jautāšu šo. Atsaucoties šo notikumu, tā tas nenotiek. Bet tad man uzreiz jautājums, jo tu arī vienā brīdī pieminēji vārdu frontes. Mēs tā kā mēdzam teikt, katrs savā frontes pusē, tāda sarunvalodā. Un kā tev liekas, pēc tādas savas profesionālās pieredzes vai žurnālisti un sabiedrisko attiecību profesionāļi pārsvarā
ir gatavi sadarboties, vai viņi tomēr darbojas divās dažādās frontes pusēs? Man ir ļoti veiksmīgi piemēri, kad mēs katrs saprotam tās viens otra robežas, ir burvīga komunikācija par kaut kādiem. Vienkārši es esmu strādājis vēlreiz, kā mēs pieminējam daudz politika. Tur ir kaut kāds neoficiāls komunikācijas slānis, kaut kādi neoficiāli lēmumu, skaidrojumi, izteikumi un viss. Skaidrs, ka tu neiesi pēc neoficiālas informācijas pie sabiedrisko attiecību speciālista. Es arī nemēģināšu no viņa izsvējot kaut kādas noslēpumus, tas būtu diezgan muļķīgi. Bet tāda profesionāla un forša saziņa, korekta. Jā, man ir daudz labu piemēru ar ļoti daudz foršiem sabiedrisko attiecību speciālistiem, kur jūs apusēji spējat ļoti labi miedarboties. Un varbūt ir kaut kādi biežākie izaicinājumi, kas ir bijuši sadarbībā ar nevis ar žurnālistiem, bet ar komunikācijas profesionāļiem. Mēs varbūt arī kādreiz ir kāda konflikta situācija, bet kas ir tas, kas tev liekas, ko tu esi novērojis? Man šķiet, ka man ļoti nepatīk tas spiediens, vai arī nav noslēpums, ka ir cilvēki, kur ļoti satraucās un mēģina zvanīt. Jūs uzlikāt šādu virsrakstu, kāpēc jūs uzlikāt šādu virsrakstu, jo tā un tā, un tie argumenti, labi, ja cilvēki, nekad netiek likts virsraksts no tā, ko cilvēks nav teicis. Bet ja nepatīk kaut kādas nianses un uzsvari, vai tiešām tas ir veids, kā mēs gribam to strādāt, vai tā nav kaut kāda veida mēģinājums ietekmēt un iegūt labvēlīgāku sev ziņojumu vienkārši. Man tas nepatīk, es saku vēlreiz, man nepatīk tas, kad mēģina ietekmēt arī tos uzsvarus vēl pirms kaut kas tiek publicēts. Tās ir arī tās biežākās, es domāju, konflikta situācijas. Pārējais jau viss ir risināms. Vai eksistē starp žurnālistiem un sabiedrisko attiecību speciālistiem tāda lieta kā off the record? Protams, ir kaut kāda ārlietu joma vai vēl kaut kas, kur ir lielas organizācijas, kur ir off-record briefingi un vēl kaut kas, kur tev vajag informāciju kontekstam. Tāpat mums arī rīko gan uzņēmumi, gan amatpersonas, kur jūs uzaicināt un tad paskaidrojiet, kāpēc šādi lēmumi būs un sīkāk un plašāk. Un tas ir tāds informācijas backgrounds, kas pēc tam palīdz korekti veidot to saturu. Jā. Tu jau aizgāji uz tādām lietām no sabiedriskajām attiecībām, tāda daļa, kas saucās mēdīju attiecības. Ja? Pilnīgi tāds žanrs. Un es zinu, ka tām saucējumiem arī tā mēdīju brokastis, kas tikai nav rīkots un tam līdzīgi. Un tad vienmēr ir tāds, cik tāda atdeve, vai ne? Cik te daudz ieradīsies. Viens, ka ir kaut kā, kas tie paši, kas Rīgā esoši. Tagad, paldies Dievam, ir nevar teikt, ka COVID pozitīvi ieguvumi, ja tā var teikt, ir šīs attālinātās tikšanās, kas paver citas iespējas arī reģionāliem mēdījiem, bet kā tu vērtē šādus te pasākumus mūsdienās, ņemot vērā, ka tu jau esi diezgan augsts kāpus profesionāli, vai tev tas liekas vēl dot kaut kādu pievienoto vērtību tādu pasākumu? Man šķiet, ka ir ļoti labi piemēri, ka tiešām tā informācija ir vajadzīga. Un tev ir vajadzīgs konteksts, ir sarežģītāki lēmumi, kurus ir ļoti noderīgi izskaidrot. Nevis atsūtīt piekdienas vakarā relīzi, kur nav iespēja uzdot jautājumus. Tas arī, protams, palīdz saprast, kā tālāk situācija var attīstīties, veidot tos pašus normālus kontaktus, lai jūs vismaz zinat tos cilvēkus, ar kurus ikdienā sadarbojaties. Tā nav tikai seja vairs, bet arī nevis tikai vārds uzvērts, gribētu teikt, bet arī seja klāt. Tas arī palīdz, man liekas, veidot tādu veiksmīgu komunikāciju. Respektīvi, es nezinu, vai ir jēga taisīt mēdīju brokastis reizi mēnesī regulāri mēneša 1. ceturtdienā vienkārši bez darba kārtības, bet ja tam ir kaut kādi iemesli, lēmumi, izmaiņas, vēl kaut kas lielas ziņas, tad es domāju, ka jā. Es gribēju arī nedaudz parunāt, nav tā, ka man tā pētniecība interesē kaut kādā ziņā īpaši, tāpēc, ka tā pētniecība, kas apskata šīs sabiedrisko attiecību un žurnālistiku miedarbību
Un bija tās Klintas Ločmēls pētījums pāris gadus atpakaļ par informācijas pieejamību Latvijas žurnālistikas praksē. Un tur bija tas viens no tiem pirmajiem secinājumiem, ja pareizi atminos, ka 15 žurnālisti no 15 informācija darba vajadzībām tika atteikta, nepamatot kavēta vai bijuši citi apgrūtinājumi to iegūt. Un tāds uzreiz tā sitiens, vai ne? Un es arī domāju par tiem citiem izaicinājumiem, kas ir nācis, ko tu varētu teikt. Te arī es tieši atradu to pētījumu, ka tur atkal no tiem intervētajiem 9 ir saskārušies ar iestāžu aizbildināšanos ar to, ka sabiedriski nozīmīgas informācijas nesniegšana, tātad iemesls viens vai tad atkal ir informācijas atklātība, regulos tiek piesaukts vispārējais. Ja tu pasties tā kā detalizēti tieši par šo te informēšanu kā tādu, no sabiedrisko attiecību profesionāļu puses, kāda bijusi tev pieredze? Man vēlreiz tā specifika ļauj, ja es kaut ko nevaru dabūt no PR speciālista, mēģināt sazināties tiešo. Tev ir kontaktlūdz, kas to atļauj. Kas ar kaut kādu politiķi vai pameklēt informāciju citur. Es domāju, ka tas ir vairāk arī atkarīgs no jomas, līdz ar to, par kuru tu raksti vai atspoguļo un kur tev tā informācija tieši ir nepieciešama. Jo mēs zinām, ir kaut kur grūtāk iegūt informāciju. Kas ir tās jomas, kur ir grūtāk iegūt informāciju? Noteikti kaut kādas izmeklēšanas, ne tādas? Es domāju, ka tā ir ar tiesību sargājošām iestādēm vairāk saistīta informācija. Un citas jomas, bet tas ir arī atkarīgs no tā. Ir cilvēki, kur mēs zinām, ka mums piemēram, kaut vai Saeimas deputāti, kur negrib atbildēt, ko tu padarīsi. Likumu teorētiski nepārkāpj, jo gan jau, ka ja aizrakstīs rakstisku pieteikumu, tad tev atbildēs, bet vai tas ir tas, ko mēs gribam. Bet tas jau nav vairs saistīts ar PR speciālistu, respektīvi tas, ko es gribu pateikt, situācijas mēdz būt ļoti atšķirīgas no nozares uz nozare, no iestādes uz iestādi, un es domāju, ka ļoti lielu lomu tajā spēlē arī iestādes vadītāja nostāja par kaut kādu jautājumu, vai gribam sniegt informāciju vai negribam sniegt. Ja viņš uzskata, ka jūs negribat sniegt informāciju, tad ko tad nabaga PR speciālistam tur izdarīt, lai cik viņš labs būtu? Es laikam pavaicāšu, ņemot vērā, tā tava specializācija vairāk ir politiskais PR, bet tev noteikti ir pietiekami arī nācies saskarties ar, es teikšu, biznesa vidas pārstāvjiem. Un tad varbūt ir kaut kāds, paralēles vai atšķirības, ko tu saskatīji šajos PR profesionāļos, kas strādā, kas ar tevi komunicē vai ar kuriem tu komunicē no biznesa pārvaldes vai no publiskās pārvaldes? Kad es sāku strādāt Forbes, man bija kultūras šoks ļoti liels un sliktā nozīmē, diemžēl. Jo tur joprojām, es nezinu, cik tā ir plaši izplatīta praksa, bet tas nebija tik sen, cik tas bija pirms 5 gadiem. Bet bija cilvēki, kuri uzskata, ka tas pat ir normāli, nevis tā kā uzrakstīt pat e-pastā. Ja mēs samaksāsim jums tik un tik, vai mūsu vadītājs var būt uz vāka. PR speciālisti. Jā. Interesanti. Un bija daži tādi gadījumi, un es biju ļoti šokēta, ka tā tas notiek. Un es domāju, ka tas ir kaut kāds specifiski iespējams, ka tādas prakses, es ļoti ceru, ka šo 5 gadu laikā tādas prakses vairs nav vispār nekur, bet jā, tādi gadījumi ir bija. Vai intervija labi vāks ir viens, tad ir vēl kaut kādas intervijas, tad vēl kaut kas. Respektīvi, ka sabiedrisko attiecību kaut kāds vai kā citu uzņēmumu amatpersona tev piedāvā ievirst vai neuztais interviju par kaut ko, ja? Vai jau piedāvā gatavu produktu? Arī gatavu, bet arī uztaisīt interviju par kaut ko, jā, un rekur. Mēs esam gatavi maksāt. Es pieļauju, ka šis ir izaicinājums atkal skatoties no manas profesionālās pieredzes, ka ir vadītāji, kuriem neeksistē tādas mazākas PR vienības, kuriem interesē. Man arī bijuši aģentūrā savā laikā klienti. Es gribu būt panorāmas sežetā, es gribu būt, pieņemsim, dienas biznesam uz vākā, un es gribu vēl tur būt. Un tas ir tas, ko mēs vienmēr esam skaidrojuši no tāda PR viedokļa. Mēs, kā sabiedrisko attiecību profesionāļi, nevaram garantēt, kurā mēdījā būs un kur no vēl konkrētās lietas. Un man liekas, ka šeit ir tas stāsts par neizpratni.
ko tad īsti nozīmē PR profesionāļa darbs un ko nozīmē reklāma. Jo tas ir arī, ko es atkal skaidroju jauniešiem. Mūsu darbs nav saistīts ar maksas pakalpojumiem, tādā izpratnē reklāmas laukumiem. Ja jūs gribat īstenot reklāmas sadarbību, tad tās vairs nav klasiskās sabiedriskās attiecības. Un, piedodiet, tad parasti saka, vēršaties pie reklāmas aģentūras, kas to iegādāsies. Tā kā es noteikti neatbalstu šādu pieeju. Tas, protams, nebija tā, ka to darīja katrs otrs. Tie bija daži gadījumi, bet tas ar to man bija gana, lai es saku, nonāktu līdz tādam. Tā, ka tas ir mainījies, jo es arī neesmu naiva. Es tā kā arī sabiedriskās attiecības kādu laiciņu strādāju. Un, es, protams, es negribu nevienu žurnālistu aizvainot. Jā, un es arī nesaukšu vārdus, bet ir bijusi praksa, kur tu zināji tiešām kaut kādā laikā, ka uzrunāji konkrētu žurnālistu. Tu varēsi panākt to, ka tev nopublicē kaut kādā X ziņu portālā parādīsies. Vai sadarbībā ar to žurnālistu taps kaut kāds raksts par kaut kādu aktualitāti. Man liekas, tagad kaut kas tāds, man gribētos ticēt, nav iespējams. Man arī gribētos. Jā, bet, ja mēs runājam par kaut kādiem 11 gadiem atpakaļ, tad es neteiktu, ka tas bija kaut kas ārkārtīgi unikāls. Tiešām, bet tu zināji, pie kuriem žurnālistiem tu vari vērsties, lai tu varētu kaut kādā konkrētā izdevuma pēc tam panākt kā viedokļa rakstu. Un tajā laikā tev arī jau nevajadzēja atšifrēt šos te, vai tas viedokļa raksts ir tapis kā viedokļa raksts, vai tā ir apmaksāta informācija. Tieši tā. Bet, es ļoti ceru, ka gan nav vairs žurnālisti kā tādi cilvēki, kuri ir gatavi ņemt naudu un kaut ko neatzīmēt kā maksas informācijas. Žurnālistiem vispār ne par ko nav jāņem naudu, izņemot algu. Un es ceru, ka arī otrajā pusē tā izpratne līdz ar to ir mainījusies. Jā. Tas noteikti ir tāds labs jautājums, bet šeit es domāju, ka būs klupšanas akmenis abās pusēs, ka skaļi nebūs gatavi atklāt neviena, ne otra pusē, ja tur ir kaut kādi zemūdens akmeņi. Un par to, kā tu, Lāsma, saki, ka bija žurnālisti, kas gatavo viedokļu rakstu, tas jau tomēr ir stāsts par attiecībām. Mums ir attiecība bizness, un ja mums ir labas attiecības ar kādu žurnālistu izveidots, nav jau tā, ka žurnālistam ir ar visiem PR profesionāļiem, kur mēs kopjam arī tās attiecības, tādā ilgtermiņā, tīri arī cilvēciski, ka reizēm, būs tas raksts, jo to, ko Alīna minēja par piezvanīšanu, mēs jau arī zinām, kuram žurnālistam mēs varam piezvanīt un paprasīt, ka es tev esmu relīzi nosūtījusi, un kuram tu nezvanīsi, jo tas ir tas stāsts, to arī izvērtēs situāciju, jo mēs jau neizmantojam tos savus visus kontaktus tikai sava klienta vārdā. Tad, ko tad nākotnē darīt? Man liekas, ka šeit ir jāvērtē katra tā situācija. Jā, bet man tā līnija liekas citreiz tāda ļoti pelēka tajā visā. Šaura, jā. Jā, jo, kur tu pat teici ietekmēšanu, vai ne? Vai tu nevēlies parakāties dziļāk šajā atvilktnē. Es arī atceros Saeimas laikus, atkal droši vien nevajadzēja stāstīt, bet es tur vairs nestrādāju, kad, piemēram, tu atstāji publiskās vietās vai neatstāji mapītes. Tāds arī informācija, jo ir kaut kāda, viss kaut kas ir pieredzēts dzīvē, bet, un tad sanāk, ka tieši kaut kāds vajadzīgi vai nevajadzīgi žurnālisti ir gājis garām un ieraudzījis. Un nopublicēs ir bijis netīšām kastāju, tā arī bijis, bet... šo te arī es esmu piedzīvojis, ka tur, kā viņi to zināja. Metodas ir viltīgas. Jā, bet tas, ka tas ir tā līnija tur šāda, vai ne? Ka tas nav. Bet nevēlti mums saka, ka tas ir savstarpējās uzticēšanās un tāds, cieņas process, vai mēs spējam cieņpilni izturēties un saprast, ka ir reizēm situācijas, ka viņas nebūs. Vai vienā pusē pa labu, vai otrai pusē pa labu. Jo, manuprāt, ka arī mums kā PR profesionāļiem ir svarīgi reiz pa reizē atcerēties žurnālistikas principus, jo man arī ir nācies strādāt uzņēmumā, kur mani sauc uz sarkanā paklāja, kāpēc par mūsu uzņēmumu ir šitāds raksts pretenzijos. Noteikti konkurenti pasūtījuši, kāpēc konkurentiem labāk rezultāti. Un tu nesaproti, ko ar tādu vadītāju darīt. Jo tu saproti, ka tas nav... kā saka, neviens nav racis apakšā, bet
vadītājs vai tavs tiešais vadītājs ir pieredzis, ka jūsu uzņēmumam ir jāparādās tikai spožā principā. Un arī, vai mēs visi tomēr saprotam, ka žurnālistikā var būt dažādi viedokļi, vai ne? Jo preses relīze ir viens, bet saņemot preses relīzi, žurnālistam taču ir tiesības paprasīt vēl vairākus viedokļus. Protams, un tad vadītājiem ir jāstraucās varbūt ne to, kā viņu atspoguļo, bet par to darbību ikdienā. Ja nav ko sliktu atspoguļot, tad jau nekāda slikta informācija neparādīsies. Bet cik lielā, tāds neliels akmentiņš vēl. Arī viens no tiem pētījumiem, pie kā es strādāju, mēģināju saprast, cik liela ir, pieņemsim, ziņu aģentūras ietekme uz piemēram, cita veida medijiem. Un tur bija tā atskārsme, ka ļoti liela daļa to, ja runājam tieši par internetu medijiem, viņi haltūrē. Ko viņi dara? Viņi paņem leta ziņas, vienkārši pārstumcē. Varbūt tur izmaina virsrakstu. Un it kā jau viss labi, tur gods slava leta, un es arī runāju ar redaktoru, viņš saka, tā jau man atbildība, ko viņi dara. Viņu uzdevums būtu paņemt relīzi, nevis relīzi, bet šo te leta ziņu, iedvesmoties, nointervēt vēl kādu, salikt kopā un tā tālāk. Tā kā mans uzdevums, es izdaru vienkārši to, lai pēc iespējas ātrāk šī informācija ir. Un tad atkal ir ziņa aģentūras, šīs te mediji, kuru uzdevums ir jau strādāt citā kvalitātē. Un tad tu intervē tās mediju redaktors, viņi saka, jā, bet tā mūsu kapacitāte citreiz ir kāda ir. Proti, ja man ir nenormāli liels resurss jāiegulda, cilvēki, kur man vienkārši nav tā ekspertīze, ko es izdarīšu, es ņemšu un pārpublicēšu leta ziņas. Rezultātā tev sabiedrisko attiecību ziņas nonāk visos ziņu portālos. Pie viens scenārija. Labi, leta ziņas arī žurnālists apstrādā to informāciju, kurā gadījumā, un tā ir jau žurnālistikas produkts. Tālāk mēs runājam par to, ka mēs zinām, ka mediji izmanto informāciju no letas, pārpublicē ir līgumi, viss kārtībā, to var izmantot. Un ja mēs teiksim, ka ir kaut kāds tāds darba dienas kārtības notikumi. Tu zini, ka tev ir 5 žurnālisti, ir 6 notikumi. Labi, vienu ziņu tu paņemsi no letas, tā nav problēma. Un tu izvērtē, kur tev ir vērts būt, kur tu varēsi uzdot tos jautājumus, kur tu nevarēsi uzdot tos jautājumus, kur tev ir vērts ieguldīt papildu resursu, ja tev tāpat ir iespēja un leta izveidos šo ziņu. Tālāk jau ir jautājums par to, par darba kārtības ietekmi. Man liekas, ka letai ir visai liela ietekme ar to, ka tev tur ir kalendārs, arī kur viss ir savadīts, un tad cilvēki domā, kas šodien notiek, un viens no avotiem ir, protams, paskatīties kalendāru letā. Un kaut kādus tu ieeji paskaties, kas no rītiem ir pārrakstīts no ziņām, kas nav šodien bijis aktuāls. Protams, tas ietekmē, bet tur arī strādā profesionāli cilvēki, kuri to veido, to žurnālistikas produktu. Un man liekas, ka tā iespēja veidot kaut ko citu, tajā laikā, ja tu vari atbrīvot resursus, tad jā, tas ir tā vērts. PR Kompass – raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varanu stāžu Kristīna Ķārve un Lāsma Šķeste. Es gribu paprasīt, kā tu domā, vai tieši tagad digitālā vide un sociālo mediju dominance ir vairāk palīdzējusi vai traucējusi attiecībām starp žurnālistiem un sabiedrisko attiecību profesionāļiem, jo visi mediji arī ir izveidojuši sev sociālo mediju kanālus, un kā tev izskatās, ko sociālo mediju, digitālās vides kanālu ienākšana, kā tas ir mainījis šīs attiecības arī ar sabiedrisko attiecību profesionāļiem. Tas ir mazāk, vairāk, vai ir vēl viņi cenšas sadarboties ar medijiem? Es domāju, ka tu tik un tā ir kaut kādi gan svarīgi notikumi, gan svarīgi ziņas, ko tu nevari ietilpināt tajā sociālo ziņu tikai platformās, un tev vajag vairāk skaidrot, vairāk stāstīt, un tur tā sadarbība, protams, strādā. No otras puses, jā, mēs redzam, ka ja ir kaut kāds svarīgs notikums, amata persona vai viņas PR cilvēks, viņas kontā ieraksta kādu svarīgu ziņu, un tad tu vari izvēlēties, vai tu gribi viņu skaidrot plašāk, vai tu negribi skaidrot. Tu vienkārši nevienam neatbildi un paliek tikai tā pamatziņa tādā veidā. Ka tas ir vēl viens
kanāls informācijas iegūšanai, kas tev pavēr kaut kādas iespējas atņem žurnālistiem, varbūt uzdot tos jautājumus, ja cilvēks grib pieturēties tikai pie šī vēstījuma. Bet es domāju, ka tā sadarbība vairs nebūtu vajadzīga, tā konstruktīva sadarbība, es domāju, tas jau tā arī nav. Tu nevari sociālos mēdījus paļauties tikai uz tiem un gaidīt, ka žurnālisti sēž un tikai skatās katras amatpersonas lentu, vai tur kaut kas būtisks neparādās. Jā, jo reizēm jau arī amatpersonu ziņu lentās tiek pārpublicēts, pieņemsim tas pats, ja ministram, tas pats, kas ir ministrijas kontā, bet ņemot vairāk, ka ministram varbūt būs vairāk sekotāji un tā pati ziņa. Bet, varbūt mēs pie tā politiskā PR. Lāsma, tev to tēmu. Kāpēc mēs manējām? Daudz viņa to. Studējusi, strādājusi šai jomā. Es domāju, kontekstā ar jaunajiem profesionāļiem, kas strādā šajā te lauciņā un kuriem jāsagatavo tās amatpersonas, kas nāks, piemēram, uz intervijām, jo nav noslēpums, ka pēdējā laikā, man liekas, tu vispār esi ļoti aizgājis šo te žanru izteikt, vai ne? Intervijas, kā viens no veidiem, kā stāstīt par dažādām aktualitātēm. Kā tu teiktu, kā var sagatavot intervijai? Kas ir, skaidrs, ka tu sagaidi droši vien atklātību, patiesību un tā tālāk, bet tā ir specifika. Ko tu sagaidi no intervējumiem un iesaka kaut ko, iedod padomu topošiem sabiedrisko attiecību profesionālam, kā sagatavot kādu amatpersonu intervijām? Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs, ja ir skaidrs, ka ir svarīgs, kaut kāds būtisks notikums vai kaut kādas, likuma statistika, tu iedod to informāciju, kas ir nepieciešama, kas tur var būt, lai cilvēkam vismaz ir par rokā, ja viņš neatcerās. Tad, lai viņš var paskatīties. Otrs, ka man liekas, ko PR speciālistiem ir vērts atgādināt saviem darba devējiem, ka viņi droši var arī teikt, ka varbūt viņi šo atbildu šo jautājumu nezina. Varbūt nav jāmēģina katru reizi, kā eksāmenā. Tagad es mēģināšu izlīst cauri ar kaut ko, nepateikšu skaidri, tagad pateikšu šitā. Bet cik labā ir atbilde, ka man nav atbildes uz bet šo jautājumu? Bet tas ir, protams, ja tu uz katru otru jautājumu tā atbild, tā nevar. Tas ir jautājums tad jau par kompetenci. Bet var būt labāk nekā pateikt kaut kādu galīgu muļķību, vienreiz var arī pateikt, ka nē, es šo nezinu. Jo pēc tam vienkārši arī bijusi tā pieredze, ka no tiem gabaliņiem, ka tu nevar atbildēt, pēc tam parādās kaut kas notiek un kāds nekomentē, nav komentāru un tad veidojās tas jautājums par to. Tas ir jautājums, vai tas ir konkrētas politiķa, ja atnāk Kaspars Briškens uz interviju un saka, ka viņš neko nezina par Rail Baltiku, tas ir dīvaini. Tas ir skaidrs. Nav tā, ka viņš kaut ko nezina, bet viņš var nezināt kaut kādas specifiskas lietas. Bet kaut kādu specifisku vienu detaļu vai kaut kādu vienu ciparu vai kaut ko, var. Es domāju, un labāk nekā izdomāt vai pateikt kaut kādus melus nosacīt, tad labāk arī atzīt. Vai visiem Saeimas deputātiem ir jāzina, kāda būs valsts budžeta ieņēmuma un izdevuma nākamajā gadā? Brīdī, kad par budžetu lemj, es domāju, ka būtu labi pamatciparus zināt. Jo tas jautājums vēl nevienmēr tāds, un tad mums veidoja šī izlase ar cilvēkiem, kas nav spējuši atbildēt uz jautājumiem. Bet vai visiem ministriem jāzina, kāda ir piena cena veikalā šodien? Jā. Nē, bet šeit man atkal jautājums nesenais gadījums par oktu. Slavenais, tad, kad to pieņēma, cik daudz deputāti vispār nebija iedziļinājušies, un tad viņi arī atzina, te ir noteikti būt diskusijas vērts, ja tev iet kaut kādi lēmumi uz pieņemšanu, un it sevišķi okta, kas attiecas uz lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir automašīnas. Man personīgi likās, par ko vispār ir stāsts, ka neesat iedziļinājušies. Bet tu droši vien arī gribētu pieņemsim savu pārstāvu Saeimā, kas zina, cik maksā maize un piens, ne? Es pati nezinu, cik maksā maize un piens, tāpēc es to neprasītu no viņa, jo tas ir iepirkuma grozā, bet es tajā brīdī ņemu savu iecienīto
produktu. Tā kā tur noteikti ir jāskatās, kādās detaļās mēs ejam. Nu, tas arī, ja tu lemj par likumprojektu un tu nesaproti, ko tas beigās nozīmēs, tā ir problēma. Jā, tu vari nezināt budžetā kaut kādu ciparu, bet brīdī, kad tev ir budžeta dokumenti, tev būtu labi zināt, kādi ir ienākumi, izdevumi un kādas pamatlietas. Jā, var gadīties visiem arī kļūdas. Bet vai tik lielas, kā ar balsot par likumiem, par kuriem tu nesaproti, es nezinu. Klausoties tevi, tu arī ieskicēji, ka bieži vien politiķi ir pat gatavāki sarunām nekā sabiedrisko attiecību profesionāļi, kas ar viņiem strādā, ka domā vai negrib pasargāt. Bet vai ir kaut kādas īpašības, kas pietrūkst varbūt šiem politiskajām runas personām, lai veidot varbūt veiksmīgāku sadarbību arī ar pašām šīm politiskajām runas personām? Tā vēlreiz, kam ar ko jāveido sabiedrisko? Ja tev ar politiskajiem, tu teici, pa taisno tu bieži vien pavaicāsi politiskajai runas personai. Tā mēs viņu nodēvēsim. Varbūt ir kaut kādas īpašības, kas viņiem vēl būtu jāuzlabo saziņā ar žurnālistiem. Ne tieši sabiedrisko attiecību profesionāļiem, bet runas personām. Es domāju, ka tas ir jautājums par... Tas ir skaidrs, ka, ja tu gribi pateikt kaut kādu vēstījumu, tas tu nerunā tikai ar žurnālistu, tu runā ar sabiedrību. Līdz ar to es mudinātu piestrādāt pie argumentiem par saviem lēmumiem. Tu nevari stāstīt muļķības un domāt, ka viss tāda, jā, taisnība, ticu. Tāpat kā mēs varam minēt šo neseno piemēru ar Latvijas bankas kandidātiem, kandidātu atsaukšanu pēdējā brīdī, mēs vienosimies par vienu, un tie ļoti, ļoti neizteiksmīgi politiķu argumenti. Intervijās pēc tam, jūs nevarējāt saprast ātrāk, ka jūs gribat vienoties par vienu, vai vēl ļoti spilgts piemērs arī šīs valdības izveidi, kad bija balsojums par prezidentu. Tā komunikācija bija, man liekas, pilnīgā izgāšanās, kad mēs stāstam, visi redz, kas notiek, un politiķi stāsta, nekas nenotiek. Jā, un tad uztais vēl cirku pa vidu. Nekas nenotiek. Viss notiek demokrātiski, viss ir kārtībā. Un tad tu nesaproti, vai kurš tur drusciņa, kuram rādās kaut kādas lietas, respektīvi. Vai es varu paprasīt arī tev, tāpēc man tā sāp joprojām no kriežu komunikācijas viedokļa, vienkārši iespiedies spēcīgi, ja tas nelaimīgais drons. Un tā nelaimīgā preses konferences, es nespēju vienkārši par viņu nedomāt. Kāpēc, tavuprāt, viņi bija tik negatīvi tajā pirmdienā? Kāpēc tie vēstījumi bija tik pretrunīgi? Gan jau tu arī skatījies to preses konferenci. Es domāju, ka tur bija daļa cilvēku, kuri nebija gatavi, varbūt, vismaz... 48 stundas viņiem bija. Viņiem bija laiks, bet... Man šķiet, ka tur ir arī tāda paradigma aizsardzības nozarē. Pirmkārt, vai mums nav visi jānomierina? Tagad steidzami visus mēģinam nomierināt, ka mēs visu zinām, visu kontrolējam, visu kontrolēsim uz priekšu, ne par ko nav jāstraucās. Un tas jau var kaut kādas nianses no tās reālas situācijas, tā kā nedaudz var neatbilst. Līdz ar to arī, man liekas, tas mēģinājums mierināt ietekmē to vēstījumu. Tas ir viens. Otrs, man liekas, es nesaku, ka tas ir labi, man tas nešķiet pareizi. Vēl kaut kādas lietas, ka cik atklāti vispār aizsardzības nozare ir gatava runāt, respektīvi skaidrs, ir noslēpumi. Tos mēs neaiztiekam, bet vai mēs nemēģinām padarīt par lielāku noslēpumu visu, kas ir apkārt. Tas arī ļoti ietekmē. Un man šķiet, tā preskonference bija ļoti nelāga, nekādu pārliecību tā neviesa nevienam. Palika, man liekas, tikai vairāk jautājumu nekā kaut kādu skaidrības ņemot vērā, ka, protams, redz kaut kādas pretrunīgas lietas, bet, man ir grūti iedomāties, kā tas varēja notikt. Vai tas nav tas fundamentālais jautājums arī par to, cik lielā mērā tu sabiedrību uztver kā līdzvērtīgu partneri šajā te? Vai tu domā par to, ka sabiedrībai ir jāzina tā patiesība, lai kāda viņi ir? Protams, labi, šis varbūt specifisks gadījums bija iespējams sakā spekulācija, kad bija kaut kas, ka mēs negribējām visām citām trešajām pusēm parādīt, ka mēs esam vāji un nespējam atšķirt.
Nē, protams, un tad mēs saprotam, ka klausās ne tikai mūsu sabiedrība, bet klausās iespējams vēl kaut kas. Es saku, tas ir tās bažas, bet, nezinu, kaut kādu vienotāku nostāju varētu tur paust. Un es šeit atkal bažījos, man liekas, visu laiku jautājums. Mēs taču no kaimiņiem tomēr ir jāmācās daudz to, ko kaimiņi ir izdarījuši šo 3 gadu laikā. Cik viņi atklāti ar saviem, Ukraina, es domāju, komunicē ar saviem iedzīvotājiem, kā iedzīvotāji sadarbojas. Manuprāt, ka te daudz ko varēja mācīties. Mums bija pietiekami ilgs laiks, es atvainojos 3 gadi, lai gatavotos arī kaut kādiem vēstījumiem. Es nedomāju, ka tas ir, te gadījās pārsteigums, bet idejiski, manuprāt, no pirmās dienas bija jābūt gataviem arī komunikācijai. Ja nu kas, tad kas? Jā, protams, un es domāju, ka tāda operatīva komunikācija mums ļoti bieži iztrūkst par ļoti daudziem jautājumiem. Labi, viens ir drona gadījums, otrs ir Air Baltica pamatkapitāla samazināšana, un daudz piemērus mēs zinām, tas jau folklorizējies par piektdienas vakaru un tādām ļoti nozīmīgām ziņām, kas parādās pirms brīvdienām. Vai ne? Un, jā, man liekas, ka tāda cieņpilna attieksme tur nedaudz iztrūkst tajā pasākumā visā. Gan pret to, cik mēs esam gatavi būt atklāti, cik mēs gribam, uztveram, kā to ir sabiedrība par līdzvērtīgu partneri. Es arī domāju par to kļūdu piedošanu, un par to, ko es arī prasīju, vai ir ok, tur intervijās atzīt, ka tev nav atbildes jautājumiem, un ka tu esi kļūdījies. Piemēram, iztēlojas situāciju, tev atnāk politiķis un pasaka, ka ir kļūdījies. Vai mēs kā sabiedrība esam tiešām gatavi piedot, saprast, ka mēs visi esam cilvēki, mēs visi varam kļūdīties, vai, man liekas, tāpēc veidojās šī tāda ātrā sajūta, labāk mēs notušējam, pamēģināšu notušēt drusciņu. Nē, es domāju, ka mēs esam gatavi piedot, bet esam arī nedaudz ļaunatminīgi kaut kādos brīžos. Jā. Bet man šķiet, ka godīgi atzīt kļūdas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas arī pasaka ļoti daudz par to cilvēku, par to amatpersonu. Tas raisa uzticību. Paskaties, man šķiet, ka lielākoties mēs neatzīstam kļūdas tādā politiskajā komunikācijā. Paskaties uz uzticības rādītājiem. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, ka lai cik tu atklāti redzētu, ka tev melo par kaut ko, pat sīkumos, un neviens pēc tam nepasaka, jā, sorry. Iztēloties, tev atnāk, tu visi politiķi visi runāt. Visi un pateikt, čiedot. Jā, atnāk tev runāt par Real Baltica un viens pēc otru teikt. Jā, varbūt mēs līdz galam šo te nesireicinājām. Jā, varbūt mēs līdz galam arī šo te nekomunicējām vajadzīgajos līmeņos. Un tā ir sanācis. Tev būtu tāds raidījums. Tas būtu labi skatījis, jā. Jā, bet tā nebūs. Tā nebūs. Kaut kā, ja cilvēki mēģinās saglabāt savu vārdiņu, lai nākamajā dienā viņi varētu aiziet uz darbu. Bet varbūt, es saprotu, tāds Real Baltica ir tāds šausmīgi samilzušu problēmu jau projekts. Jā. Kur tas ir ļoti ilgu laiku nerisināts, un viens uzslāņojās citam, viena slēpšana, citai vienkārši kaut kādai nevērībai, paviršībai, un kas tik tur nē. Bet sāksim ar vienkāršākām lietām. Nesāksim ar to radikālo, sāksim ar vienkāršākām lietām, un tad, es domāju, tas tā virzīsies. Tad nebūs arī šādu ļoti samilzušu šausmu. Tikko viena atvainošanās ir notikusi. Nedēļas kontekstā es sapratu publiskajā vidē par neveiklo komunikāciju uz citiem kolēģiem politiskajā kontekstā. Vai tā bija atvainošanās? Daļēji. Sākumā es saprotu, nē, bet tas jau arī ir tas stāsts par to saskatīt skabargu. Un atkal cik dienas tas prasīja? Nedēļa, vairāk. Tā kā tev intervija vakarā, man liekas, vai bija nākamajā vakarā, vai ne? Un jau tu aizēji, un kas sanāk? Vēl sliktāk sanāk. Man liekas, vēl tur. Jā, tu redzi, nav tas tik viegli. Nē, bet tas, protams, nav viegli. Mm-hmm. Bet es nezinu, vai Alīna atzīsies vai pastāstīs, varbūt var minēt kādas iestādes vai profesionāļus vai amatpersonas, tā es laikam teiktu, ar ko ir visizaicinošāk sadarboties un ar ko ir varbūt informācijas piekļuves ziņā vienkāršāk tā sadarbība.
Man šķiet, ka virzienu. ļoti, ļoti grūti. Piemēram, kas ir skaidrs, man liekas, ka mums pēdējā laikā ar premjeriem ir sarežģīti kaut vai to iešanu uz intervijām. Mēs dzirdējām kritiku par Kariņa kungu, no, piemēram, sabiedriskā mēdīja. Siliņas kundze pie manis arī kopš augusta tiek aicināta, kas mums šodien ir decembra beigas, nav laika aizņemt. Tas man šķiet, man liekas, ka šodienas jautājumā arī viņa tikai vienu reizi ir šajā laikā bijusi. Nav, izņemot rīta raidījumus, tā ļoti plaši gājusi uz intervijām. Man tas priekš premjera šķiet, tāds nav līdz galam forši. Un tāda izvairīšanās no mēdījiem, man liekas, nedod neko labu. Tas ir tāds svaigs piemērs, ko es varu atminēties, bet es ceru, ka tas vienkārši tiešām kaut kāda aizņemtība, nevis mēģinājums izvairīties. Varbūt vienkāršāk tāda ātrāka informācijas apmaiņa ar vai iestādēm vai amatpersonām, ar ko sanāk labi? Ļoti atkarīgs no PR speciālisti. Ir tādi, kur strādā ļoti ātri, ļoti operatīvi atbild, ir tādi, kuriem vajag tikai e-pastā, un tad tas nevis, ātru ziņu telefonā, bet tikai vai e-pastā, tad tas ir, protams, uzreiz aizņem daudz garāku laika, ilgāku laiku. Un, tas ir tādas personiskās lietas. Es negribu būt, es nevarētu teikt, ka vienai partijai ir tikai sliktie PR speciālisti un citai partijai tikai labi, vai vienai ministrijai ir burvīgi un citai tikai slikti, jo valsts pārvaldē jau arī tā kadru mainība, man liekas, diezgan. Bet tad man vēl viens jautājums. Mēs runājām arī ar citiem kolēģiem par šo privātās profesionālas dzīves līdzsvaru, vai citreiz saka, ka žurnālisti grib, lai mēs kā PR profesionāļi esam pieejami 24/7. Tā kā, ja man darba laiks beidzas pēc 6 un man ir savi hobiji, es žurnālistam nevarēšu atbildēt. Tā kā, kāda ir tas, tā tava pieredze, cik ātru to pieejamību sagaida no PR profesionāļa, vai viņš var nolikt to savu telefonu vakarā mierīgi un vēl izslēgt. Negluži izslēgt, bet tu izslēdz telefonu 6 vakarā un 7:30 vakarā premjera paziņo, ka tomēr atsaucam kandidāts Latvijas bankai. Jā, un tev vajadzīs komentārus. Jā, un tas ir atkal jautājums, vai, es domāju, ka cilvēki, kas strādā cieši ar konkrētām amatpersonām, viņi zina, ka kaut kas šodien notiks, vai būs kaut kādi paziņojumi. Tad es domāju, ka šādos gadījumos gluži varbūt mēģinām aiziet sporta zāli no rīta, lai vakars brīvs arī atbildēm. No tāda viedokļa atkarīgs no tās konkrētās situācijas. Protams, no situācijas nav tā, ka es arī nedomāju, ka cilvēki vienkārši izklaides pēc 8 vakarā mēģinās uzdot kaut kādus jautājumus, ja vien tas tiešām nav akūti nepieciešams tajā brīdī. Jā, jo man tas ir vienmēr licies interesants, kad kāds saka, žurnālisti gaida, ka tu esi pieejams 24/7, bet no otras puses mēs jau es saprotu personīgi, ka žurnālistam ir tas darba laiks, un kad viņš izlasīs to e-pastu. Es nesagaidu, ka viņš man, ja es pēkšņi naktī strādāju, ka viņš man naktī atbildēs. Tas es nedomāju, ka tas ir tāda ikdienišķu situāciju kontekstā. Neviens to nesagaida, visiem ir dzīve, bet ja notiek kaut kas, tad, protams, tas ir svarīgi, lai tu vari sazvanīt vismaz kādu. Labi, es gribētu pāriet pie sadaļas, kas attiecās uz tevi kā uz personību. Kā tu teiktu, kas ir tas, ar ko tu lepojies visvairāk savā profesionālajā karjerā? Es esmu ļoti paškritiska. Bet man ir ļoti grūti atcerēties kaut kādas, nezinu, es tā nevaru, ar ko es lepojos. Es vienmēr pat ir forši intervijas, šeit vajadzēja labāk. Šeit varēja. Man ir ļoti reti, kad es izēju no studijas un domāju, šis ir izdevies. Burvīgi. Noskatīšos brīvā brīdī, izbaudīšu. Es vienmēr pamanu kaut kādas lietas, ko varētu pielabot. Labi, tad
paškritika, tas noteikti tev palīdz dzīvē, bet... Dzīvē nē, darbā, jā. Tas bija pēdiņās. Nē, tas, protams, palīdz augt, bet jāspēj arī novērtēt tajā brīdī, ka kaut kas ir izdevies. Nu, tāds, ka kolēģi saka, vai saņem kaut kādus komentārus pēc tam no sabiedrības pārstāvjiem. Nu, tāds pasis sev pa pleciņu, nē? Es reti nezinu, es reti situ savus pleciņus. Es domāju, uzreiz man tikko beidzās raidījums, kaut kā padomā, kas tur ir noticis, un tu domā, nu labi, kas ir priekšā, vai šeit varēja labāk, un tad vēl kaut kādas lietas. Es nezinu, man daudz labāk, man ļoti patīk interviju process, man ļoti patīk sarunāties ar cilvēku. Man tiešām, lai arī kāda tā būtu tēma, man ir interesanti klausīties, un liekas, tas man arī palīdz, jo man tiešām es gribu dzirdēt, un man interesē kaut kādas atbildes. Un tajā brīdī es laikam visvairāk izbaudu šo procesu. Post factum, tad jau man ieslēdzās tā stātā, kas te bija, kāpēc mugura nav taisna. Labi, un paraflektējot par šo te pieredzi, kas tev bijusi, bet varētu pateikt, kas ir bijušas tavas lielākās dzīves mācības, darbojoties žurnālistikā? Privātās un darba dzīves balans pēc aģentūras laika. Es pēc 8,5 gadiem ziņu aģentūrā es sapratu, ka jāpiestrādā pie tā daudz vairāk. Tās bija tāds nozīmīgs. Otrs, protams, ka nekad neapstāties, ja tev ir svarīga informācija, tu pajautāji vienā vietā, tās nav, aizej pameklē vēl, izdomā radošu veidu, kā tu varētu kaut ko iegūt, labi, ja tu nevari iegūt, ja tas ir svarīgi. Šādā veidā, kā vēl tu vari pajautāt, kā tu vari ļoti iemācīt žurnālistika prasmes pārfrāzēt. Un tu vienreiz uzdod jautājumu, tev neatbild, tu otrais pamēģini nedaudz citādāk, un tad vēl. Es zinu šito. Jā, un ļoti daudz, ko tu iemācies neuztvert personīgi. Atnāk pirmsvēlēšanu laikā politiķi un tev kārtīgi lamā studijā. Un viņš jau lamā vēlētājiem, lai paskat, kāds es esmu te. Dumpinieks, un ne jau tevi kā cilvēku. No tā man sanāk diezgan labi abstrahēties, piemēram. Bet tas ir visgrūtākais? Nē, man liekas, grūtākais šajā profesijā ir tā nemitīga atrašanās informācijas laukā. Es visu laiku, te kaut kas notiek, šīs raidījums par tavu tēmu, šis tev jāpaskatās, tas ir jāpaskatās, tas mani šausmīgi nogurdina. Visu laiku sakot līdzi, visu laiku mēģināt visus diskusiju raidījumus noskatīties. Es kaut kādā brīdī sāku vairāk koncentrēties uz tēmām, kas man šodien ir aktuālas, un tu izvēlēs, ko tu skaties, ko tu neskaties. Izmeklē visu arhīvā, tu to izdari, bet nedaudz kaut kādas brīvdienas arī uztaisīt no tās informācijas plūsmas nemitīgas. Es pavaicāšu par studentiem. Mēs vienmēr uzdodam saviem viesiem jautājumu, tā kā mēs abas arī strādājam mazlietiņi vai vairāk ar studentiem. Un bieži vien vidusskolas pēdējās klasēs ir jaunieši, kas tomēr domā par komunikācijas virzienu. Varbūt viņi vēl nezina, vai sabiedriskās attiecības, vai žurnālistika, vai tagad ļoti daudz iet multimēdiju virziens. Kā tu domā, skatoties varbūt tādas personisko interešu kontekstā vai iezīmju kontekstā, kuriem tad skatīties šīs žurnālistikas virzienā un iet studēt žurnālistiku, bet nevis varbūt sabiedriskās attiecības klasiskā izpratnē? Es nedomāju, ka tur ir kaut kādas, ja tevi tas interesē un tev šķiet un tev gribās iet un cīnīties un tev deg acis. Ja tev deg acis, man liekas, tas ir galvenais. Tā degsme un vēlme, un pārējais jau ar to cītīgumu būs sasniegts. Jo man liekas, mums ir ļoti paveicies ar to, kas ir no vienas puses nav tik labi, ka mums tas ieiešanas slieksnis profesijā ir salīdzinoši zems. Tu esi students, tikko beidz, un tev ir ļoti plašas iespējas. Tad tu pastrādā gadu,
parādi, ka tu esi saprātīgs un iedzīgs cilvēks, un tu ļoti daudz ko vari sasniegt profesijā. Mums ir ļoti, man liekas, atvērta vide tādā ziņā gan studentiem, gan visiem. Bet galu galā pamēģini, tad saprati, ka tas nav tavs. Tad vienmēr ir iespēja nedaudz pārprofilēties. Un man šķiet, ka tas arī prakses iespējas, man liekas, ļoti daudz redakcijas, ļoti labprāt ņem visas tās jaunas žurnālas skolas, gan mums Delfos bija Storygrams, gan arī Latvijas televīzija ir. Galu galā skolas avīzes joprojām, man liekas, eksistē vai kaut kādi mediji un vēl viss. Jā, un tas viss tev palīdz saprast, vai tev tas derēs, vai tev tas patiks, vai tev tas nepatiks. Jo es nesen arī tieši atcerējos, ka es arī pati skolas avīzītē biju kaut ko rakstījusi un darījusi. Un tā, lai gan man tādas ļoti lielas apzinātas vēlmes par žurnālistu, kā jau teicu, skolas laikā nebija. Bet es domāju, ka galvenais ir vēlme, un tad jau, tiešām patīk, tad arī izdosies. Bet, skatoties no tā konteksta arī, kas mums ir valodas, gramatikas izaicinājumi, aizvien vairāk jauniešiem un nevelti dažreiz tiek lamāta gan viena, gan otra frontes puse par to, ka ir švakāka gramatika. Skaidrs, ka medijos vairs nav daudzos korektora vietas. Jā, bet ir spēlčeks. Jā, bet, ja tu skaties, varbūt kaut kādi izaicinājumi ir ar tiem jaunajiem, topošajiem profesionāļiem, kas nāk jau tai pašā praksē, ko jūs ieteiktu vēl vairāk spodrināt, kādas prasmes viņiem? Es mūsu tajā Storygram žurnālistu skolā vairākus gadus arī darbojos ar jauniešu grupām, un man tiešām vienmēr tikai pozitīvi pārsteiguši. Tas gan deksme, gan vēlme, gan kaut kādas nav tāda kautrīguma, bet sliktā nozīmē, ka nevis, respektīvi, tā sliktā kautrīguma nav, ka tu baidies uzdot jautājumus un jūties nērti. Viņi visi ir tik droši un tik forši un tik ieinteresēti. Par gramatiku, man pašai latviešu valoda nav pirmā valoda. Es no krievalodīgās ģimenes, līdz ar to, man liekas, bet var iemācīties, kļūdas gadās. Mēs jau zinām, kā ar valodām var darboties, vairāk lasa, vairāk lieto, vairāk raksti, ir kursi un visu kaut ko var apgūt. Jā, valoda, protams, arī, ja gribās strādāt, nezinu, kaut vai televīzijā, vēl kaut kur tev ir jāprot arī ātri formulēt domas, skaidri izteikties, bet man liekas, ka tas arī lielā mērā nāk ar pieredzi. Un nevajag atmest, ja tev nesanāca kāds skolas atcerējums atmest, cerību par žurnālistu gluži nevajag. Ir dažādi arī formāti, kur tu vari runāt, kur tu vari rakstīt, kas vairāk sanāk. Un man liekas, ka tas foršais, kam jābūt gatavam, ir kaut kāda daudzveidība un neparedzamība. Tu gluži tā, man pašlaik strādājot vairs ar vienu raidību, ir daudz vieglāk paredzēt savu ikdienu, kamēr tu esi ziņās, tieši kā ziņu žurnālists, daudz grūtāk paredzēt savu ikdienu. Bet tajā arī ir plusi tajā daudzveidībā un kādas tev ir iespējas. Labi, pēdējais jautājums. Kā tu redzi sevi pēc 10 gadiem, pēc 11 gadiem? Kur tu gribētu būt, ko darīt? Vai joprojām šeit intervēt cilvēkus vai kaut ko citu? Pēc 10 gadiem es gribētu kāpt kalnos, bet labi. Man ļoti patīk interviju žanrs. Man ļoti patīk arī politiskās diskusijas. Es arī pēc 10 gadiem, jebkurā vēlēšanu ciklā gribu vadīt priekšvēlēšanu debatas, man ļoti patīk. Es ļoti izbaudu vēlēšanas. Man liekas, ka tas ir brīdis, kad cilvēki pievērš uzmanību tam, ko politiķi saka, kad ir koncentrēta tā uzmanība uz norisēm un cilvēkiem interesē uzzināt, tad vai šo pajautās un kā tad šeit un ko tad tas cilvēks teiks. To es gribu darīt vēl pēc 20 gadiem arī. Un tas ir tas galvenais. Joprojām ceru būt, teiksim tā, aktīva un priecīga par to, ko es daru. Apkopojot, es saprotu tomēr par to sadarbību arī ar sabiedrisko attiecību profesionāļiem un žurnālistiem. Svarīgi ir termiņi,
ka mēs ievērojam viens otru termiņus. Tie arī varētu teikt, varbūt solījumi, ko mēs esam devuši. Un, ja mēs to solījumu nevarēsim pildīt, tad par to painformēt, vai ne? Tad otrs, ko es tomēr piefiksēju, tas izprast robežas, jeb atbildības vienā un otrā pusē, un tomēr tik ļoti nesaudzēt mūsu runas personas, bet mēģināt viņas virzīt uz šo sarunu, jo kļūdīties var ik viens, kļūdīsies, bet no pieredzes jau mācīsies, vai ne? Un nākamajās reizēs tās intervijās noteikti būs vieglāk. Un aicinājums laikam būtu vienai no valsts augstākajām amatpersonām uzdrīkstēties arī doties uz intervijām, ja komandai, kas strādā tur un palīdz arī PR profesionāļiem, mūsu amata brāļiem, ka jānāk un jārunā, jo sabiedrība jau gaida. Ir pietiekami daudz tās ausis, kas grib dzirdēt šo vēstījumu. Man liekas, ka to ir svarīgi saprast, ka tu neej jau runāt ar konkrētu žurnālistu vai ar konkrētu mediju. Mēs esam lielā mērā arī starpnieki to vēstījumu nodošanā plašākai sabiedrībai. Paldies, Alīna, par sarunu. Paldies tev! Paldies! PR Kompass ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķarve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mediju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.